Mums katram rīts sākas vannas istabā. Tad nu apskatīsim, ko es tur savā vannas istabas plauktiņā atrodu un rekomendēju jums izmēģināt. 250 ml iepakojumā ķermeņa un matu ziepes, latviski teikt. 2 vienā. Satur 38% aloja. Ērts un efektīvs tiem, kas nodarbojas ar sportu vai fitnesu, tāpat arī ceļojumos. Izmazgājot matus, tie kļūst dzīvīgi un skaisti bez kondicionāra pielietošanas. Tāpat arī āda iegūst fantastisku santainu sajūtu. Šis produkts ir patentēts, un tam vēl pievienots bioapiņu ekstrakts. Kā otru jūs attēlā redzat šo mazo bunžiņu, tas ir krēms soft 100 ml. Paredzēts ļoti sausai jūtīgai ādai, pat var teikt tādai, kas ir slima. Vīno kauliņu eļļa un 35% aloja vera klātesamība atjauno cietušo ādas stāvokli. Ļoti ātri iesūtas ādā, lietojams gan uz sejas, gan ķermeņa, un uz tām vietām, kas prasa īpašu uzmanību. Piemērots arī bērnu ādai. Arī šis produkts ir patentēts. Tas nozīmē, ka garantē to rezultātu, kuru es jums nu pat solīju. Kā trešo jūs attēlā redzat dezodoranta rullīti. 15% aloja un bio kokvilnas ekstrakts. Produkts ir patentēts, un tas nozīmē to, ka būs patīkama svaiguma sajūta visas dienas garumā. Nav aromāta viņam. Tātad droši varat lietot savus iemīļotās smaržas, kuras nejauksies kopā ar dezodorantu. Nesatur spirtu un ingredientus, kas parasti aizver poras un neļauj tikt dabīgajam procesam uz āru. Kā rezultātā rodas audzēji. LR dezodoranti garantē tev veselību un svaigumu. Var izmantot arī pēc skūšanās vai arī pēc epilācijas. Saudzīgai, bet efektīvai sejas ādas kopšanai jūs redzat pirmo šajā attēlā 4,8 grami lūpu zīmoli higēnisko. Viņš satur 40% aloja vera un vitamīnu C. Lūpas jūtās lieliski un ir aizsargāts visas dienas garumā. Tāpat šis lūpu balzāms var tikt izmantots gadījumā, ja vajag pirmo palīdzību. Gadās kāda skrambiņa vai apdegums. Ja nav nekā cita par rokai, droši izmanto šo. Aloja vera mitrinošās putas jūs redzat attēlā kā nākamās. Tās baro ādu ar rīsu un kviešu eļļu, kā arī alontaīns, kas ir kā dabīgs ādas mitrinātājs. Protams, kad krēms satur 50% pašu aloja veru sastāvā, savukārt olīvu ekstrakts baro papildus. Ieteicams lietot zem dekoratīvās kosmētikas un pīlingam. Produkts ir patentēts. Ja jūs vēlaties viņu noņemt vakarā, tad to darat ar siltu ūdeni. Nu, un apskatīsim nākamo dienas krēmu ar aloja vera, kurš sastāvā arī aloja ir 50% un bio kivī ekstrakts. Tas nodrošina ādai C vitamīnu, dziļi mitrina un baro. Vitamīna C un B5 palīdz saglabāt dabīgu ādas elastību un jaunavību. Produkts ir patentēts, tāpēc jaunavīgai sejas ādas iegūšanai pie pareizas kopšanas un produkta lietošanas rezultāts ir garantēts. Nakts krēms. Tas arī satur 50% aloja vera, plus bio plūmju un olīvu ekstraktu, plus arī vitamīnu C un E. Nakts krēms intensīvi baro un ļauj atpūsties ādai tieši tajā brīdī, kad mēs guļam. Un no rīta pamostoties seja izskatās dabīga un atpūtusies. Tāda ir mana pieredze un arī citu kolēģu pieredze, arī šis produkts ir patentēts. Krēms acu zonai, kopšanai, tieši šai jūtīgajai zonai tāpat satur 50% aloja vera. Plus biomagnolijas ekstrakts. Dziļi mitrina un izlīdzina ādu ap acīm. Produkts ir patentēts
un vislabākais efekts patiešām tiek iegūts tad, kad tas tiek lietots kompleksi. Vispirms attīrot ķermeni ar dabīgo gēlu, dzerot iekšā un mitrinot, kā arī kopjot ādu no ārpuses. Mans rezultāts patiešām ir fantastisks. Āda ir samtaina un gluda. Ziniet, man pašai patīkam uz sevi katru rītu paraudzīties un teikt, es tevi mīlu. Rezultāts nāk kā pats par sevi saprotams. Bez kosmētiskiem saloniem un dārgām procedūrām, protams, ja produktus lieto tā, kā tas ir paredzēts, secīgi un regulāri. Vispirms attīra un tad baro. Un 2 reizes dienā. Par pieniņu un toniku es stāstīšu nākamajā seminārā, jo šie produkti neietilps šajā pirmajā starta pakas piedāvājumā. Protams, ne tikai mati, sejas āda, bet arī rokas ir mūsu spogulis. Krēms ziepes, kas satur 38% aloja un biomandeļu ekstraktu, dod iedarbību, kas līdzīga krēmam. Tādēļ, ja bieži jāmazgā rokas, LR krēmziepes ir nenovērtējams palīgs roku ādas uzturēšanai. Pamēģinot šīs krēmziepes, daudzi ir gatavi izmest parastās ziepes, kas redzamu efektu nav devušas. Produkts arī ir patentēts. Un, kas ir interesanti, šis produkts nesatur ziepes mūsu tradicionālajā izpratnē. Tāpēc ir tik saudzīgs roku ādai. Īpašu labumu tas dod lauku iedzīvotājiem, kuriem rokas ir sastrādātas un kuras ir jākopj. Tāpat šo produktu ir iecienījuši arī manikīri, jo klients redz šās izmaiņas un šīs patīkamās sajūtas, kas rodās pēc roku masāžas uzreiz. Un kā mēs viņu lietojam? Pēc mazgāšanas lieto krēmu ar biokliņģerīšu ekstraktu, kuru jūs redzat kā otro attēlā. Pamatā tam tāpat ir aloja vera 35%. Krēmam ir patīkama viegla smarža, ko dod kliņģerīšu ekstrakts. Bet krēms vēl satur vitamīnu E un lanolīnu. Tas tātad efektīvāk vēl mitrina un dziedē pat ļoti iekaisušu un sasprēgājušu ādu. Lai gan šeit atkal ieteicams kompleks, ja roku āda ir ļoti cietusi, tas ir sāpīgi. Tāpēc sāc ar dzeramo gēlu no iekšpuses, mazgā rokas tikai ar šīm krēmziepēm, pēc mazgāšanas uzsmedzini šo enerģiju spreju, par kuru es jums sāku stāstīt pašā sākumā, pagaidi, lai nožūst tas, pēc tam uz šīs bojātās vietas liec soft krēmu, lai viņš ātri iesūcās, viņš patiešām ātri iesūcās, un visbeidzot pa virsu uz visās rokās iemasē šo te krēmu. Rezultāts nebūs ilgi jāgaida, un tava roku āda par to būs pateicīga. Daudziem no mums darbs ir saistīts ar cilvēkiem, un ja tā arī nav, paši ziniet, cik nepatīkami, ja tev tuvam cilvēkam mute ož pēc. Lai kā tu vēlētos pie tā pierast, tas nav iespējams. Protams, šī mutes smakošana nāk no iekšpuses, bet profesors Pilsners uzsver arī zobu pastas nozīmi. Lielākā daļa zobu pastas ir indīgas, un kā viņš uzsver savā piemērā, viņas būtu jāizmet, un jāizmet nevis miskastē, bet miskastē, kur ir domāta īpaši indīgām vielām. Protams, koncentrāts, ko mēs saucam par zobu pastu un kurš ir nopērkams standarta lielveikalos, īpaši bīstams ir bērniem. Ja zobu pasta ir atstāta bez uzraudzības vai bērns tīra zobus bez vecāku klātbūtnes un lielu daļu pastas apēd, tad ziniet, ka 2 stūbiņas bērnam var izraisīt nāvi. Tāpēc tagad ļoti daudz Eiropas firmas praktizē tādu darbību, kā uzrakstu, ka izmantojama bērniem tikai tajā gadījumā, ja zobus tīra pieaugušo klātbūtnē. Jo, ja gadījumā patiešām notiek šāds rezultāts, par kuru es minēju, nevienu tiesā iesūdzēt nevarēs.
Parastās zobu pastas neko vairāk par ļoti daudz kancerogēnu ķīmiju nesatur. Kā tās tiek ražotas, var redzēt YouTube. Savu efektu tās, protams, dod, jo tur tiek pievienots viss, lai zobi būtu baltāki. Īpaši ārstnieciskajam, ko bieži iesaka zobu ārsti, atkal ir vielas, kas iedzen problēmu dziļāk. LR iet atkal soli pa priekšu, jo zinot, ka tātad zobu smaganās arī ir nekas vairāk kā ļoti liels skaits kapilāru, un Pilsners min šo skaitli no 500 līdz 1000 metru, mums jārūpējās arī par zobu kapilāriem. Tīrot zobu pastu, notiek šī te mutes smaganu kapilāru atjaunošana un iedarbību uz tiem. Tāpēc tā nav likumsakarība, bet rezultāts, kuru kompānija garantē un kuru arī cilvēki sasniedz, ka pārstāja asiņot smaganas, karies atkāpjās un atkāpjās uz visiem laikiem, zogbakmens neveidojās, un tātad atsauksmes ir ļoti labas. Pateicoties ehinācijas šim pievienotajam ekstraktam, svaiguma sajūta ir visas dienas garumā. Bez tātad šī nepatīkamā smarža, par ko es jau teicu, šī smarža tiek neutralizēta un pazūd. Pazūd arī reakcija uz augstu vai karstu ēdienu vai dzērienu. Zobi pamazām atveseļojas. Un kas vēl ir svarīgākais, pasta ir jālieto ļoti, ļoti maz. Es gribu teikt, ka maza nepiebrieduša zirņa lielumā. Tā savu izdara. Un tātad mēs varam izdarīt loģisku secinājumu, ka tā ne tikai ir veselīga, bet arī ekonomiska. Un man liekas, ka tagad jums ir tik izsmeļoša informācija par aloja vera, ka nu ir pienācis laiks uzzināt, kur ir šī firma un ko tieši viņa piedāvā un kā tie, kas mums ir ciemiņi šodien, par kuriem patiesi man ir liels prieks, kā viņi var tikt pie šī produkta, ko mēs jau lietojam un kuru es jums pastāstīju šī vakara garumā. Mājas lapu, kur es solīju semināru sākumā, jūs redzat lapas augšpusē. Bet jums šobrīd, ieejot šajā mājaslapā, tik piedāvāta iespēja tikai palasīt par kompāniju, iepazīties ar produktiem, iepazīties ar kvalitātes certifikātiem. Bet jums rodas jautājums, kā es varu nopirkt? Un tieši tāpēc es semināru sākumā jums jautāju, kād jums jūsu kompānija, kurā jūs iepērkaties, gan zobu pastas, gan visus šos produktus, ir izmaksājusi pēdējo reizi kompensāciju. Un droši vien tie, kas nav kompānijās, kuras sauc par multi-level marketing kompānijām, viņi šādu kompensāciju nav redzējuši. No viņiem tiek paņemts pēdējais. Bet šajā gadījumā jums ir jāsazinās ar to cilvēku, kurš jums šo informāciju iedeva, jo kompānija šim cilvēkam par šo informācijas sniegšanu samaksās. Es strādāju kopā ar savu komandu, un tādēļ es komandai veidoju šos seminārus un palīdzu, lai mēs pēc iespējas ātrāk dotu šo informāciju, ko Pilsners mums teica, un lai mēs katrs sasniegtu ne tikai 100 cilvēkus, bet varbūt nedēļā 100 un vēl vairāk. Tad, nu lūk, cilvēks, kas jums šo informāciju iedeva, pastāstīs jums vairāk. Bet gribu informēt par to, ka tātad visi šie 15 produkti, kuriem es izgāju cauri, maksā 149,95 eiro. Tā skaitā tur ir iekšā arī dzeramais gels, bet ja jūs vēlreiz iesiet cauri un paskaitīsiet, cik tad tās cenas, kas tur bija uzrādīts, jums būtu jāmaksā nākamā reizē, tad jūs atklāsiet, ka kompānija jums piešķir pirmo reizi dāvanu, un šī dāvana ir šī atlaide 93,15 eiro.